Tātad sveiki visiem, labvakar. Mēs kā vienmēr esam laikā. Un šodien es jūs visus te sapulcināju, jo ļoti, ļoti gribās parunāt par sevis nodevību, jeb par atbildības uzņemšanos, jeb par atbildības neuzņemšanos par savu dzīvi. Kāpēc? Uh, ir tāda lieta, ka šobrīd mums tur solīja astroloģijas un visādi dažādi citādi ezotēriķi, čeneleri un viss pārējie, kad ir tā pārējā, un tad viss kaut kas atdalīsies, pasaule sadalīsies. Un šobrīd fiziski tas arī notiek. Tas vairs nav kaut kas abstrakts, tas ir fiziski, ir viena realitāte, un tajā realitātē mums katram ir savi stāvokļi, savas situācijas, kas rada attiecīgos stāvokļus, savas emocijas. Un mēs visi, protams, gribam dzīvot labāk, priecīgāk, taču, paskatoties, piemēram, uz ārpasauli, ja, kas notiek, it kā neļauj mums to darīt neviens, ja, jo tur tās degvielas cenas, naftas, un kas tur vēl, un tur viss kaut kas lidinās, droni, un puspasaulē iegāja tādā trakumā, ja. Un tas notiek un notiks viss kaut kas, bet ja mēs savu uzmanību tagad virzam uz ārpasauli, tad mēs varam ātri vien noķert iekšējo trauksmi un iekšējo paniku. Un šeit uzdevums ir mācīties virzīt savu uzmanību. Saprotat, tad, kad es turu fokusu uz kaut kādām naftas cenām, uz kaut kādām valstu nesadalīšanām un kaut kādiem ķīviņiem, kaut gan fiziski tas manu dzīvi neskar, jo es tur neko nevaru izdarīt. Pirmais jautājums, ko varu sev pajautāt, vai es varu to ietekmēt? Un ja atbilde ir nē, tad mēs droši varam ņemt savu uzmanību no tā notikuma, no tās situācijas, kas ir ārpasaulē, kas ar mani it kā nenotiek, ja, bet kaut kādu iemeslu dēļ tā situācija ir manā redzeslokā un skar, ja, manus orgānus, ausis, ja, acis. Tas ir, tā ir apzināta izvēle, vai es tagad iešu tur, jo vai es tomēr palieku savā centrā. Un šobrīd uzdevums ir noturēt savu centru. Tas arī bija iepriekš, piemēram, par Covid, tad, kad mēs runājam, tur visi bija sabiedēti. Un tad nākamais mums tur kaimiņu būšanas, ja, notiek, un atkal visi sabiedēti. Un šī te vecā pasaule ir par dažādām manipulācijām, par upura lomu un par ciešanām. Nosacīti cita telpa, ja, jeb jaunā pasaule, vai, pa lielam jau tas ir viens, realitāte ir viena, ja, bet ir iespēja mums vairs nebūt upura lomā, radīt, jeb pieredzēt visu to, ko es vēlos, pilnīgi nereālākajos izteiksmēs un vispār laika līnijās, jeb šis te ļoti ir izsekojams. Tā kā es ikdienā strādāju ļoti lielu daudzumu cilvēku, šobrīd visaktuālākā un lielākā problēma ir tā, ka tad, kad es nemāku noturēt, nezinu, nesaprotu, kā noturēt savu uzmanību, es sāku ieslīgt kaut kādās lietās, situācijās, kas vispār mani neskar. Tādā veidā es pazaudēju savu enerģiju. Tad, kad es pazaudēju savu enerģiju, tas nozīmē vairāk, lai kaut ko radītu, pieredzētu savādāku savā dzīvē, man neatliek spēka, un tad es tikai guļu gultā, sāku skrulēt telefonu, un tādā veidā vienkārši vēl vairāk man padaru sev, tā kā nodaru sev pāri, paliek man ļoti slikti. Šobrīd pati savā dzīvē esmu novērojis to, kad ir egregori, jeb enerģijas, energoinformācijas tādi sabiezējumi, teiksim, ja, kas ir ieinteresēti vairāk ņemt un, kā saka, uzkrāt sev atbalstītājus
un pateicoties jūsu uzmanībai, kur jūs liekat, es fiziski pilnīgi jūtu, ka man vairs negribās, man visu laiku ir skanējis radio, bet šobrīd, tiklīdz ir kaut kādas ziņas, kas, protams, tur ir kaut kāds fons ar kaut kādām negācijām, ka tik ļoti arī, ja tu saproti, kas notiek, tu nosacīti, tu māki vadīt savu uzmanību, tu negribot kaut kur, tev iestāda iekšējo paniku, iekšējo trauksmīti, ja? Un man fiziski pat, es fiziski arī esmu nomainījusi mājās vienkārši nekāda radio, vairs vienkārši mūzika kaut kāda mierīga, kas ir neitrāla. Un cīņa notiek par jūsu, pateicoties jūsu acīm un jūsu iesaistē dažādos procesos, cīņa notiek par jūsu uzmanību. Tas ir globāli, jā. Un tas pats Instagrams. Es tagad sevi burtiski pārmācu ielikt darba vajadzībām un vairāk tur nesēdēt. Kaut gan izsekoju. Es jau izdzēstu aplikāciju. Gribot, negribot, man, piemēram, paņemās tas telefons un atkal es sāku. Ķermenis ir tik ļoti pieradis pie šādām te darbībām, kad burtiski jābūt apzinātam katrā mirklī un sevi jāpaņem, jo pēdējā laikā, piemēram, tur skrolējot to Instagramu, es sajūtu to, kad es tur negribu būt, es vēroju sevi to, kura tur negrib būt, bet tāpatās man vajag vismaz 20 minūtes, lai es sevi no turienes izņemtu. Un tad, kad es tur esmu, fiziski es jūtos slikti. Jeb es jūtu, kā burtiski no mums tiek ņemta tā enerģija. Uzmanība man tur, tātad es tur esmu nosacīti izteikusi piekrišanu tur būt. Ja. Neviens uzreiz izsijāšu šaubas un dažādus tur ezotēriskos, varbūt kaut kādus pavadienus. Jums neviens neko nevar izdarīt, ja jūs pats tam nepiekrītat. Nekādas tur būtnes, ne citplanētieši, ne tur, kas tur vēl, ja, mums tur ir. Tas viss eksistē kaut kādos plānos, un tas, protams, vienmēr ir bijis un būs, bet jums pāri jūsu gribu neviens neko nevar izdarīt. Bet lieta tāda, ka mēs jau paši ieejam un mēs sākam arī darboties un mēs paši izsakām nosacīti piekrišanu tur, ejot tajās struktūrās. Skatoties ziņas, klausoties ziņas, ejot dažādos sociālos, iesaistoties, gribot, negribot, tu jau redzi, ka tu esi iesaistījies kaut kādā diskusijā, tu jau redzi, ka tu esi iesaistījies kaut kādā strīdā, kas vispār tevi varbūt neskar, bet tu tur jau esi iekarsis, tas nozīmē tajā brīdī, tur no tevis tiek ņemta tā enerģija. Enerģija ir vissvarīgākais, kas mums ir. Enerģija mums ir vajadzīga kāpēc? Lai mēs varētu dzīvot savu dzīvi un dzīvot viņu tā, kā mēs gribam. Un šodien mēs tieši runāsim par to, kā mēs bieži vien atsakamies no savas atbildības. Mēs viņu nemākam, nezinām, nesaprotam. Ja? Un tajā brīdī, tad, kad mēs atsakamies no savas atbildības, mēs atdodam viņu kaut kam, un tas kaut kas arī droši to mierīgi izmanto, un visi ir priecīgi, ja, nosacīti. Bet mums pēcgarša paliek tāda, ir bezspēcība, ir iekšējais iesprūdums, nav iekšējā patīkamā sajūta, ir tāda iekšējā vilšanās sajūta. To var uzreiz noteikt sevi, ja. Jo tad, kad mēs nododam sevi, mēs sevi apslāpējam. Mūsu uzdevums kā dvēselēm būt šeit, un radīt, izpausties dažādi. Vai tu ādi zeķis, vai tu tur mazgā grīdas, vai tu tur zupu vāri, vai vadi sesijas, vai uzstājies, vai dziedini kaut ko. Vispār nav nekādas atšķirības. Vispār svarīgi ir radīt. Jautājums tagad katram, ko es radu savā dzīvē? Ko es radu savā dzīvē? Jūs padomājat, ko jūs radat savā dzīvē? Var arī čatā uzrakstīt, tā kā neguļam un aiziet pie darba. Ja vīrs atskaņo negāciju no ārpasaules, jo tas skar mūsu biznesu, kā ar to tikt galā. Tev ir jārunā ar vīru, tev ir jārunā par savām sajūtām un
tev ir jātur sava pozīcija, un tad arī būs lēmums, vai nu es piekrītu tam, kas notiek, vai es arī nepiekrītu tam, kas notiek, jo viss vienkāršākais veids vienkārši ir izolēties no ārpasaules, bet ir ļoti grūti izolēties, nu, respektīvi izvēlēties, vai es kontaktēšos ar to cilvēku, vai es klausīšos radio, vai es klausīšos TV. Bet cita lieta, tad, kad tev ir jādzīvo blakus ar cilvēku, bet ja mēs paskatāmies no kvantu vispār lauka viedokļa, tad tā negācija viss ir tevī. Tev nevar būt tāds vīrs, kas atskaņo, bet tu esi balta un pūkaina. Tātad tevī ir bailes, tātad tevī ir kaut kādas trauksmes, kas tiek paceltas pateicoties viņam. Ja manī nav, es to nevaru pieredzēt. Vai tajā brīdī es spēju izvēlēties un tad teikt, ok, man tas cilvēks nav vajadzīgs, nu, tā kā mums nav pa ceļam. Jo, tas ir process, attiecības vispār ir ļoti sarežģītas, jo tā ir viss sarežģītākā trenažera forma. Bet ir jārunā, ir jādarbojas, pietiek ar to jau šobrīd, ka tev jau nepatīk tas. Ja tev nepatīk, tā tad uzdod sev jautājumu, ko man darīt, lai man būtu vieglāk. Tā tad tev uzreiz atnāks kaut kādas runāt ar vīru, izrunāt šo situāciju, paskaidrot, mainīt vīru, vispār nodalīt biznesus. Tur būs vairāk varianti. Ja? Jautājums. Kā jums ir ar savu atbildību šobrīd? Vai vispār gribās, kāds teiks, ok, man ir atbildība, un kā jūs vispār saprotat, kas ir atbildība? Kādam atbildība ir, man vispār patiktu, lai kāds rūpējas par mani, un tad man nekas nebūtu jādara. Mums, piemēram, vakardienas grupā bija tāda saruna ar vienu grupas dalībnieci. Viņa saka, es īstenībā neko negribu darīt. Es gribu vienkārši dzīvot mājās un audzināt bērnus. Pietiktu, jo es vienkārši esmu. Ja? Kuram arī gribās, kuram ir nogurums un negribās neko. Ieliekat plusiņus. Gribās, lai par viņu parūpējās un vienkārši liek viņu mierā. Aktīvāk čatiņā ir iespēja. Visiem negribās, ja? Visi gatavi rukāt un darboties. Pareizi saprotu. Jā un nē. Nevar būt jā un nē. Vai nu jā, vai nu nē. Rekur. Jā, ir plus. Negribās neko darīt. Vēl ļoti liela problēma, ka mēs visi zinām, kā vajag, bet ar zināšanām, diemžēl, nepietiek. Un realitāte mūs parāda kaut ko citu. Reku, te jau aiziet plusiņi. Gribās, lai kāds parūpējās, ja? Maleči. Jo ķermenim īstenībā ir tikai divas reakcijas. Jūs ar ķermeni sajūtat. Ir vai nu jā, vai nu nē. Nav tā jā, nē. Tā nav. Ķermenis nekad mums nemelo. Un īstenā atbilde var nākt tikai no ķermeņa reakcijas. Tagad jūs padomājat, visi tie, kas atbildēja, jā, salika plusiņus, tagad jums viss līdz mūža galam nekas nav jādara. Vienkārši nekas nav jādara. Jūs sēžat uz sava dīvāna, berzējat viņu ar savu dibenu un nekas nav jādara. Kādas ir sajūtas ķermenī? Nekas jums nav jādara. Nekas nav jādara. Un vairs nedrīkst neko darīt. Jūs taču tā izvēlējaties. Kādas ir sajūtas ķermenī, kad nekas nav jādara? Viss. Nav jāiet uz to briesmīgo darbu, aleluja. Nav jātiekās tur, nekur nav tie bērni jāvāc. Tie uz dīvāna, tikai uz dīvāna var sēdēt. Ko darīsiet? Kādas ir sajūtas? Nepatīk pretestība. Protams, tāpēc, ka tā nav tava īstenā griba. Prāts te grib, tu vienkārši esi nogurusi no sava darba. Sēdi tur, kur tu negribi. Trauksme, protams. Jo tā nav īstenā griba. Mūsu iekšā uzdevums ir vienmēr kaut ko mācīties, attīstīties, izzināt, kaut ko ķimerēties, jeb radīt. Tas ir uzdevums, tas ir iebūvēts sistēmā. Bet var būt tā, ka
es ilgu laiku esmu bijusi piespiedu trimdā nosacīta, ja? Ieliekot sevi darbā, kurš man nepatīk, ieliekot tādās attiecībās, kuras vispār neko nesaprotu un īstenībā es to cilvēku nemīlu, ieliekot kaut kādā sevis tādā vidē, kur man nepatīk, vai dzīvojot tādā mājā, kas man nepatīk. Es sevi piespiežu. Un tādā veidā tā vide mani sāk ietekmēt, viņa mani sāk sašaurināt. Un tad, kad jūs tagad, reku, visi salikāt plusiņus, tagad mēs gribam atpūsties un neko nedarīt, jūs reāli tagad samelojāt savu apsveicu. Ja? Un tā mēs darām ar sevi katru dienu. Katru dienu mēs sevi apmānam, jo tad, kad sajūtat, jums ķermenis, caur ķermeni ir tikai pareizā atbilde. Pārējais vispār neskaitās, tā galva var izdomāt da jebko. Ja? Mēs esam jau audzināti tā, lai atbildētu pareizi. Bet pareizi nenozīmē, ka tas tā ir priekš manis. Kā ir priekš manis, zini tikai tu. Neviens jums nekad nepateiks, kā ir pareizi priekš jums. Tāpēc, ka tas nav iespējams, kā ir pareizi, zinat jūs. Un zināt to var tikai sajūtot savu fizisko ķermeni. Taisnība būs tikai tad, kad būs fiziskajā ķermenī sajūta. Ja es saku jā, bet īstenībā ir nē, un otrādāk, es negribu, bet es saku jā, un tā ir vistiešākā nodevība sev. Jūs darat sev pāri. Un tas ir sākums mūsu psihosomātiskai reakcijai ķermenī. Psihosomātiskai, psihes un ķermeņa konflikts. Ja? Tiklīdz mēs paši nonākam pretrunā ar sevi, tas nozīmē, mana fiziskā realitāte neatbilst manām domām, manām darbībām. Notiek disociācija, atdalīšanās no realitātes un notiek ieiešana ilūzijā. Un tad, kad mēs sākam dzīvot savā ilūzijā, jo es nepiekrītu tam, kas notiek realitātē, un ilūzija realitātei nav nekā kopīga. Taču fakts, ka tu sāc dzīvot ilūzijā, nozīmē, ka es atsakos pieņemt savu realitāti, savu matēriju un savu fizisko izpausmi. Tas nozīmē, es sāku iet pret savu matēriju, pret savu ķermeni un pret visu, kas notiek caur manu ķermeni. Un sanāk, kad ja man ir jāsaskarās fiziskajā realitātē ar grūtībām, no ilūzijas es to atrisināt nevaru. Bet, ja es dzīvoju ilūzijā, man nav jāsaskarās ar nepatīkamajām sajūtām, ar nepatīkamajām problēmām. Ilūzijā nav problēmu. Tur ir tā, kā tu gribi nosacīti. Tur viss ir viegli. Tur ir tā, kā es gribu. Tur it kā ir viss labi. Paprasat tagad, iziet ārā un paprasat, kā cilvēkiem iet. Visi teiks, labi, normāli. Bet viņi visi samelos, tāpēc, ka tur nebūs taisnības. Problēma ir tā, ka nav taisnība, un tad tā nav tava īstenība. Tas ir tā kā sapnis, tā kā, mēs guļam visu laiku, ātrāk šo dienu novilkt no sērijas, iešu tagad pagulēt. Un tad vismaz tur es varu būt ar sevi. Un tas sanāk, ka es sevi ielieku sapnī, kuru es sapņoju katru dienu, tieši tāpēc matērijā izmaiņas nenotiek. Tāpēc arī man būs tūlīt kurs matērija, kurā mēs tieši strādāsim ar šīm te problēmām, nosacīti problēmām, ar šīm pārliecībām, ar šīm programmām, kuras mēs paši izveidojām, jo neviens mums viņas nevar ielikt un likt viņas izdzīvot. Mēs paši to izvēlamies, bet tā kā mēs no savas ilūzijas apzināties, ieraudzīt to nevaram, tā tad arī atrisināt mēs nevaram. Tāpēc es arī piedzīvoju katru 10 gadus jau tādās attiecībās, sēžu visu laiku strādāju nemīlamā darbā, daru sev pāri fiziski, piemēram, vai nu piedzīvoju visu laiku izdegšanas, vai nu pārpūles dažādas notiek. Arī sporta zālē liekas, es jau rūpējos par sevi, tikai es ceļu tur 100 kilogramus, īstenībā es negribu celt šodien 100 kilogramus, bet man taču vajag varēt, tā arī ir sevis nodevība. Un tā ir totālākā bērna pozīcija. Jo, ja mēs tagad pavērosim bērnus, aiziet uz kādu laukumiņu paskatāties, bērni bieži vien arī fantazē, viņiem vispār viss ir viegli, viņi tur ir nebēdnīgi, viņiem neinteresē, ko cits par viņu padomās līdz kaut kādam brīdim. Bērni drīkst tādi būt.
Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir vecāki, kuri par viņiem rūpējās. Bet, ja cilvēks ir pieaugušā stāvoklī un izveido savu fantāziju pasauli un pretojās savai realitātei, tad tā ir ļoti liela problēma. Jo tas nozīmē, ka es bēgu no šeit un tagad. Šeit un tagad tu neesi, tevis nav. Tāpēc, ka tu esi izveidojis ilūziju ar rozā ziloņiem un vienkrāsainiem vai daudzkrāsainiem vienredžiem. Jo tad sanāk, ka es gribu, lai pats viss atrisinās. Tā nenotiks. Nevajag sevi mānīt. Tāpēc, ka bieži vien, tad, kad cilvēks atnāk, sāk kontaktēt ar īstenību, ar šeit un tagad, tās sajūtas, kuras viņš piedzīvo, tās nav saprotamas sajūtas. Tas ir smagas sajūtas. Es negribu kontaktēt ar to, ar tām skumjām, ar to vientulību, ar to bezspēcību. Es negribu kontaktēt. Tad cilvēks saka, man nav skaidrs un man nav zināms šis te. Un es neticu, tie, kas saka, es neticu, nespēju, es negribu un nevaru, totālākie, tā ir bērna pozīcija. Tas ir viss par bērnu. Es esmu bērns, kas gaida savu pieaugušo. Un tāpēc vēl viena problēma izriet no tā, programma, respektīvi, kad es sāku, tad, ja es esmu bērna pozīcijā, man vienmēr vajadzēs pieaugušo, tad es ārpasaulē sāku meklēt nosacīto metaforisko mammu vai tēti, un tad tie kļūst par mamma vai tētis kļūst par maniem priekšnieki, varbūt sistēma, ar kuru es visu laiku cīnos, varbūt kaut kādi citādās man svarīgas personas, kaut kādi guru, kaut kādi tur blogeri un visādi vēstītāji un čeneleri, vis kaut kas. Tāpēc, ka es esmu bērns un man vajag pieaugušo. Un tad, kad ir autoritāte no sevis izņemta un nobīdīta, citur kaut kam atdota, tas nozīmē, man nav atbildības atkal par savu dzīvi. Es neatbildu ne par savām sajūtām, es vispār esmu pazaudējies. Kur es esmu un kāpēc es esmu? Ar ko bērns atšķirās no pieaugušā? Ar atbildību. Un mums bieži vien šī atbildības neesamības, viņu var nosaukt par iemācīto bezpalīdzību. Jo bieži vien mēs izmantojam savu, es nezinu, es nevaru, es nesaprotu. Tiklīdz nesaprotu, nevaru, nezinu, noņemiet nē, tad jūs būsiet pieaugušie. Mēs bieži vien šo iemācīto bezpalīdzību izmantojam, lai piesektu un paskaidrotu sev un citiem kaut ko, lai attaisnotu sevi. Jo tad vieglāk taču pateikt, es nezinu, es nesaprotu, ko darīt ar vīru. Es nezinu, es nesaprotu, ko tu runā. Viss, tas nozīmē atkal es palieku turpat un es neko nedarīšu. Jo aiz bezpalīdzības tālāk nāk kaut kādas sajūtas un bieži vien tās ir bailes. Bailes, neziņa un neticība, kā to darīt, ko darīt. Un viss tas kopumā no šīs iemācītās bezpalīdzības nonāk līdz upura pozīcijai un rekur sveiki vecā realitāte. Jums viss tur vecajā sistēmā šobrīd, kā vecajā, tajā, kurā mēs padzīvojām, bet ja jūs esat šeit, jūs visi esat par jauno. Jums visiem ir iespēja, jūs varat uztvert to informāciju. Šeit nevar atnākt neviens šo lekciju noklausīties. Neviens, kas nav gatavs iet tālāk, kas nav gatavs izkāpt no savām programmām, neviens, kas nav gatavs atvadīties no šī vecā un sākt dzīvot pa jaunam priekš sevis, bet lai būtu priekš sevis sākumā ir jābūt gribai. Ja jums nav gribas, jūs varat iet uz jebkādām lekcijām, klausīties entos kursus, pirkt, tur pārpirkt, nopirkt. Bet, ja jūs neko fiziski nesākat darīt realitātē, spērt kaut kādus soļus, jums nekas nemainīsies. Diemžēl vai par laimi, šobrīd realitāte prasa darbību. Un bieži vien mums jau ir 30, 40, 50 un vairāk gadi, un tad cilvēks saka, es neko nesaprotu, vispār neko nejūtu. Un tāpēc manā laukā vienmēr ir vārds aizliegts teikt nezinu, jo tad, kad es saku nezinu, es pielieku punktu šim te.
savai nosacītajai problēmai, jeb savam iestrēgumam. Man nav naudas, ko darīt? Es nezinu, viss. Tev visu laiku nebūs naudas. Man nav attiecību, ko darīt. Es nesaprotu, es nezinu, viss tev nebūs. Kamēr jūs pieliekat, negribu, nezinu, nesaprotu, tas ir punkts, nevis daudz punkts. Bet, ja es saprotu, es gribu uzzināt, es gribu saprast, tad tā ir pilnīgi cita pozīcija, kas paver vairākas iespējas, un uzreiz telpā parādās iespējamības. Bērns nedrīkst, bērns drīkst nezināt, bet pieaugušais risina. Nomainiet savu nezinu uz es risinu. Es gribu saprast. Pilnīgi vismaz to izdarat, jo vārdos arī ir kodi. Tad, kad jūs sakat, tad, kad jūs sevi lamājat, tad, kad jūs sevi noniecinat, jūs sevi sašaurinat. Sašaurināt tas nozīmē nosacīti pazemināt sevi līdz kaut kādam līmenim. Un sveiki, vecā realitāte pielāgojas, vecā pasaule un saka, hello, sveiki, ņemsim tevi atpakaļ ar atplestām rokām, mums tak vajag enerģiju pabaroties. Un, lai nesaskartos ar tām sajūtām, kas ir mūsos, mēs izveidojam to ilūziju. Un tad sanāk, kad, ja nosacīt, sanāk tāda izbēgšana. Es eju uz darbu, piemēram, kurš man nepatīk. Man ir jāklausās kaut kādas savas draudzenes problēmas, bet es to negribu darīt. Man ir attiecības, kurās es negribu, nesaprotu un vispār es gribu no viņām projām. Man ir jābrauc tur pie mammas, bet es arī negribu, jo atkal tur kaut kāda siltumnīca jāvāc vai kaut ko. Saprotat? Un tad sanāk, kad man ir jāatsakās, tad, kad es to visu daru, es paņemu citu cilvēku atbildību uz sevi. Es tur klausos draudzeni, kaut gan negribu, es tur eju. Mamma arī, piemēram, mamma negrib to siltumnīcu, ja pati, bet viņai patīk, ka tu tur atbrauc paravē. Un tā tad mammai to vajag, nevis tev to vajag. Tā arī ir sevis nodevība. Un liekas, ka mūsu reālā dzīve paliek kaut kāda tāda nepieejama un ļoti sarežģīta, bet īstenībā tas tā nav. Tas tā nav, jo vienmēr ir iespēja labāk un atrisināt ļoti tādā diezgan advancētā progresijā. Šobrīd nav jāsēž tur 10 gadi kaut kas, protams, kad ir jāstrādā ar sevi. Nestrādāt ar sevi nav iespējams. Tas nozīmē strādāt ar sevi. Es eju attīstos, es eju mācos, es strādāju ar savu fizisko ķermeni, es paplašinu savu redzes lauku, es mācos kaut ko jaunu, es skatos, kas man interesē. Tas ir darbs ar sevi. Tas darbs ar sevi nekad nebeigsies, un tā ir arī atbildība, viena no atbildības sfērām. Un bieži vien mēs negribam uzņemties atbildību, jo tad, kad es uzņemšos atbildību un kaut ko izdarīšu, un ja nu man nesanāks nosacīti, to es no saviem klientiem ļoti daudz dzirdu, kā es tur iešu, man tur nesanāks, kā es tur sākšu, ja man nepatiks, tad tev vienkārši nepatiks, tad tā būs tikai pieredze. Bet mēs jau sevi nogriežam jau pašā pirmsākumā. Ja man nepatīk mans darbs, bet tas mans darbs parēķina, cik viņš aizņem no tavas dienas, tad, kad tu esi pilnā apziņā, nevis guli, cik aizņem lielāko daļu dienas. Un ja tu lielāko daļu dienas dzīvo apkārtnē, ieliec sevi apkārtnē, kur tev ir jāsaspiežas, kur tev ir slikti, tad ir jautājums, kādu realitāti mēs varam sev uzradīt. Protams, ka mums nepatiks. Mums, protams, ka nepatiks. Bet tā ir tava atbildība. Jo tu tā, kāpēc tu ar sevi tā? Kāpēc tu ņem un liec sevi tajā vietā, tur, kur tev nepatīk? Liekas, ka nav citu variantu, tā ir totālākā ilūzija, tāpēc, ka ir vienmēr varianti. Un bieži vien mēs nonākam pie tā, ka cilvēks pat neļauj sev, viņš netic, ka var būt labāk.
Un te es ne ar vienu nestrīdēšos. Ja jūs domājat, ka jums nesanāks, jums 100 punkti nesanāks, un jums ir taisnība. Ja jums domājat, ka jums sanāks, es jums piekrītu, jums sanāks. Tur, kur jūs skatāties, telpā telpā ir viss. Vispār jūsu dzīvē ir viss. Dzīve pati par sevi ir par piepildījumu, par paplašinājumu. Dzīve ir dzīve, tajā ir viss. Bet ja es skatos visu laiku kaut kādā man nesanāks, es nesaprotu, ārpēc viss ir grūti, tad, protams, kad es pieredzēšu to, kad ir grūti, tas ir likums. Jūs taču redzat, jums aiziet rītā, tad, kad, piemēram, sieviete paliek stāvoklī, viņa satiek visas grūtnieces. Kā tas strādā? Tāpēc, ka uzmanība ir tur. Vai nu es tur ieraugu dzeltenu Porsche, un tad tajā dienā es redzu visas dzeltenas mašīnas, kaut gan es ikdienā viņu neredzu vispār. Kā strādā? Tāpēc, ka uzmanība tur. Un tad, kad es neuzņemos par atbildību par savu gribu, jo tad, kad es sev fiziski lieku sēdēt kaut kādā vietā, tā kā, ja runājam par darbu, ja, vai attiecībā, kas man nepatīk, tad kāpēc jūs tā pret sevi, kur jūs tā iemācījāties? Un kāpēc jūs turpināt to darīt, tad, kad jūs šo redzat? Jo tad, kad jūs ieraugat, to vairs neredzēt nav iespējams. Tas nav iespējams neredzēt, diemžēl. Un, protams, ka mēs saskaramies ar bailēm, jo prāts pieslēdzās, bet prāts nevada jūsu dzīvi. Prāts jums kalpo. Tad, kad es jūtu, ka man ieslēdzās kaut kādas trauksmes un panikas vispār nepamatotas lietas, sevi izņemu ārā, es pārslēdzu uzmanību. Un tas ir jāmācās, tas ir svarīgākais šobrīd jaunā cilvēka, ja mēs gribam pamosties, ja mēs gribam apzināties, ja mēs gribam burtiski dzīvot tā, kā mēs gribam, tā kā mēs vēlamies, mēs mācamies vadīt savu uzmanību. Tas tā kā zirgu. Uzmanība ir kā zirgs. Tu brauc tajos ratos uz zirgs, tur ierauga vienu, ierauga otru un tik tešās uz visām pusēm. Un tu tur ne tu aizbraucis, ne tu saproti, kur tu esi. Un tas ir jau tas pats metafora par zirgu. Tad Instagramā mēs sēžam, tad mēs tur TikTokos, tad mēs tur YouTubeos, tad mēs tur Facebookos un viss kaut kur. Kur ir jūsu zirgs? Kur ir jūsu zirgs? Un kāpēc jūs savu zirgu liekat, piemēram, sevi braucat saviem ratiem kaut kādiem tādām vietām, kur jums nepatīk? Jo tad, kad mēs darām to, ko mēs negribam, mēs totāli nododam sevi. Jo visas darbības, kas ir pret mūsu gribu, ir nodevība. Bet, ja pieņemsim, ja es esmu gatava uzņemties atbildību, tas nozīmē, ka es saku, piemēram, man neder attiecīgi, es negribu strādāt attiecīgajā darbā. Tātad, ko es varu darīt? Es saku es varu izveidot savu uzņēmumu, un es tur, vai nu es eju pie kaut kā cita strādāt, skatos tevs apstākļus, ja, vai nu es radu kaut ko citu, jo mūsu uzdevums jau nevis izdzīvot, bet dzīvot. Un dzīvot mēs varam da jebkā, ja, tur, kur mēs vēršam savu uzmanību, to mēs arī pieredzam. Un ir lietas, ko, piemēram, tad, kad es radu savu uzņēmumu, ir lietas, ko es negribu darīt. Un te ir divi varianti. Ja es kontaktēju ar to, sveiki, jā, negribu atzīstos. Pieņemsim, tad, kad es uzņemos atbildību un radu savu uzņēmumu, man atnāk, es sāku kontaktēt ar savu brīvību. Es varu strādāt tad, kad es gribu, cik es gribu, ar ko es gribu, es varu izvēlēties, piekrītam, ja? Taču brīvība, es arī saviem jauniešiem vienmēr stāstu, brīvība kopā nāk ar atbildību. Mēs gribam brīvību, bet atbildību uzņemties negribam. Mēs gribam neko nedarīt, bet, respektīvi, un lai mums nauda nāk, ja? Tas ir tikai pasakās atkal mūsu ilūzijā. Un no vienas puses es negribu, piemēram, grāmatvedības dokumentus gatavot, tāpēc es paņemu grāmatvedi, un ar to ir ok. Bet tajā pašā brīdī man ir, piemēram, arī kaut kādi stunda vai 2 stundas aiziet tur atrast, bišķi jāsagatavo tās atskaites. Un man arī nepatīk ļoti tas darbs.
Bet tajā brīdī es sāku kontaktēt ar to, ka, ja es gribu atbildību, ja es gribu savu brīvību, man ir jāuzņemās arī atbildība. Un šajā te, kad es katru mēnesi veltu attiecīgo stundu skaitu, lai sagatavotu, aizsūtītu visus nepieciešamos dokumentus grāmatvedī, tas nozīmē, ka te ir mana atbildība. Un jā, kaut kur ir jāatsakās, tas ir plāns, te jau mēs runājam par disciplīnu. Jo atbildība, protams, nāk kopā ar disciplīnu. Tas nav tā vienkārši, o, tagad es esmu atbildīgs un viss. Jā. Un vēl ar ko es esmu saskārusies, vakardienas grupā mums bija ļoti aktīva tēma par to, ka atbildība ir smaga. Mēs jūtam atbildību kā ārpēc. Viss ir smagi. Un atbildība nav smaga, bet mēs varam viņu noskatīties no kaut kurienes un paņemt, ka tas ir grūti un smagi, bet īstenībā nav. Nomainiet savu vārdu, šo te salikumu, savu pārliecību, ka atbildība ir brīvība un pajūtat, kas ar jums notiek, nevis smagums. Atbildība nav, grūta atbildība ir tikai vienā mirklī, tad, kad es paņemu svešas atbildības uz sevi. Tad ir vienkārši šausmas auzas, tāpēc, ka es ne savā dzīvē varu kaut ko kārtot, ne arī citu dzīvēs. Es lienu citu dzīvēs tā vietā, lai kārtotu savu dzīvi. Tas gan ir. Un šeit, ja kādam šobrīd sajūtās ir tā, ka atbildība pajūtat, kā ķermenis rēģē, atbildība. Ja jums ir grūti, tā tad ir jautājums, kur es uzņemos ne savas problēmas, kur es risinu ne savas problēmas, kur es uzņemos dzīvē ne savu atbildību. Tad gan tas var būt grūti. Bet, ja es esmu atbildīgs par savu dzīvi, tur vispār nav grūtuma, tur ir pieaugšana. Un tajā brīdī, tad, kad ir atbildība, tad man vairs nevajag nekādus guru no ārpasaules, tad es pats esmu sev guru. Saprotat? Un tā atkal ir brīvība, tāpēc, ka es no viena neesmu atkarīgs. Tad es pats sev kļūstu par vecāku. To vecāku, kuru kā bērni meklē ārpasaulē, ja viņam fiziski nav bijis vecāks, ja arī ir bijis un viņi izauguši, ja, tad no bērnu pozīcijas mums vienmēr vajag vecāku. Ārprāts, tas jau zina labāk, un mēs vienmēr prasam, mēs ejam uz kaut kādiem tāro numeroloģiem, kur tak mēs neejam, lai mēs kaut ko risinātu, jo mēs meklējam kaut ko, neticam sev. Bet īstenībā visas atbildes jau ir tevī, 100%. Un ja kāds nepiekrīt, nāciet, parunāsim. Jo atbildībā jūs varat pat pierakstīt un paskatīties, kā jums izpaudīsies un kā izspēlēsies šī tēma. Ja es esmu atbildīgs, tad es esmu pieaugušais. Jo atbildība ir spēja ietekmēt savu dzīvi un apkārtni sev apkārt. Iedomājieties, tā ir ietekmē. Tu vadīt sāc, tu tā nevis tur tajā ratos, tajā zirgā kaut kas tur priekšā tev to zirgu vada, bet tu to zirgu sāc vadīt ar savu, un zirgs ir kā uzmanība, kā metaforiska. Un ja es saprotu, piemēram, ka man ir problēmas attiecībās, bet es skatīties tur negribu, jo man būs jārunā ar partneri, man ir jāsaprot, kā es gribu, kas mani neapmierina, bet es nedaru to, es klusēju un sevi, piemēram, apspiežu. Un paiet mēneši, gadi, un jau tur entie jau gadsimti do sērijas, ja? Un es sev visu laiku skaidroju, ka viss ir labi, nu viņš taču nedzer, nesit, un nauda ir, ja, nosacīti. Viss tek ir labi. Bet ķermenis, piemēram, pretojās tuvībai, pieskārieniem, negribās ne seksu, neko, ne kontaktu, nekādu, tad ķermenis sāk brēkt, sākās sievietē, piemēram, no sieviešu puses sākās ginekoloģija, emocionāla attālināšanās no partnera, tad jūs sev reāli melojat. Un iedomājieties, cik mēs ļoti esam tālu aizspēlējušies, kad mēs tik ļoti esam iemācījušies ignorēt savas sajūtas, sevi tajās sajūtās un sevi savā dzīvē, ka mēs esam gatavi apslāpēt visu to, kas mūsos ir, lai tikai nekomunicētu ar sevi, ar to savu skumju, neapmierinātību, ar dusmu, ar agresiju. Un tad, kad es negribu komunicēt,
Tad es sev ieskaidroju, ka viss ir labi, un tad es sevi ielieku tajā ilūzijā, kurai nav nekāda sakara ar šo te. Un tad sieviete tur pēc 10 gadiem attopas ārpēc, viņam ir mīļākā. Nu, protams, tu taču pati viņu pieaicināji to mīļāko, lai vismaz kaut kā sistēmu pabalstītu. Jo tad, kad es negribu kontaktēt ar savu īsteno problēmu un saku, viss ir labi, nu, tur ir totālākā nodevība, jo tā tas nav. Un mēs sevi novedam tik ļoti, ka mūsu ķermeņi sāk slimot. Un labi, tur kaut kādas cistas tur un viss pārējais, tas vēl tur sasūksies, kā saka, ja laikā to visu izdara. Bet ir arī nopietnākas onkoloģijas, piemēram, ka es esmu gatava sevi iznīcināt, tāpēc, ka es negribu paskatīties tur, jo tas viss ir par mani. Un mēs esam nereālākās konstrukcijas sabūvējuši, mēs esam konstrukciju meistari, jo dažreiz viss liekas tik sarežģīti. Bet ja mēs neskatīsimies, nekas nemainīsies. Tas ir 100%. Vairs nekas pats neatrisināsies. Un nē, sajies arī nebūs. Un iedomājieties, kā mēs esam iemācīti, ka mēs izvēlamies pievilkt sevi, nodot sevi, nodarīt sev pāri un vēl nomačīt sevi par to, kad tu esi nodarījis pāri, vēl ne tā esi izdarījis, nekā pastāvēt par sevi. Mēs esam nomainījuši šo močīšanas, mēs izvēlamies močīt sevi, nekā pastāvēt par sevi, nekā sākt kontaktēties ar sevi, ar savu īsteno realitāti un ar savām sajūtām, ar savu ķermeni, nekā dzirdēt savas vajadzības īstenā. Jo tikai caur to dzirdēšanu un īsteno kontaktu mēs varam vispār iziet kaut kādā saiknē ar sevi. Sevis nodevība, protams, nesākās ar izvēlu. Tagad es izvēlēšos sevi nodot. Tas ir neapzināts process. Sevis nodevība sākas tajā brīdī, kad es sāku slāpēt sevi. Jo prāts mums ir ļoti aktīvs un viņš mūsu vietā izdomā visādus variantus, kas būs un tas un tas un tas, un mēs jau tāpat nesākam kaut kādu pieredzi, un mēs jau zinām, kā būs, kā norēģēs tas cilvēks, kā tur visi situācijas atrisināsies vai kā viss attīstīsies. Un mēs pat nesākam bieži vien, jo mēs jau visu zinām. Bet tā ir ilūzija. Nav iespējams zināt un vispār atbildēt par cita cilvēka sajūtām. Jo svarīgi ir šeit, ir nevis fantazēt par to, kas un kā būs, bet gan sākt kontaktēt ar to, kas jau tagad ir. Vai man šobrīd ir ok? Vai es gribētu kaut ko citu? Kā es gribētu savādāk, ja man nav ok? Vai es vispār šobrīd, klausoties šo lekciju, sēžu ērti vispār, vai man tomēr viens dibena vaigs vai kāja tur ir pārtirpus? Un, ja es saprotu tajā brīdī, ka es gribu citādi, es sāku skatīties tajā un uzdot sev jautājumus. Uzdodiet, lūdzu, dārgie, sev jautājumus, kas noved pie kaut kādām nākamajiem soļiem. Lai tas notiktu, tad es, piemēram, gribu, tur, nezinu, piemēram, pieņemsim, es gribu uzrakstīt grāmatu. Ok, liekas, ārpēc prāts uzreiz norok to ideju, tad var nesākt, ja? Bet ja es, tā kā, nevajag cīnīties ar prātu, arī ļoti svarīgi piebildīt, tāpēc, ka prāts, ja jūs noņemsiet savu prātu, bieži vien cilvēks saka, es gribu apklusināt prātu. Jūs nevarat apklusināt prātu, jo jūs apklusināsiet prātu, jūs nedabūsiet savu veselumu. Tas ir tas pats, kas noraud savu labo roku. Ai, man viņa sāp, noraušu, nafig viņa man vajadzīga. Un tā tas nenotiek. Viss, kas ar jums notiek, viss, kas ir jums, jūsu dzīvē, ir jums vajadzīgs. Tas esat arī jūs, tu esi tas viss, arī tas aktīvais prāts, arī tur kaut kāds, tas, kas kuram izdodas un tas, kuram neizdodas, tas visu esmu es, un šeit mēs nākam pēc veselumu beidzot, pieņem to dualitāti, gan labs, gan slikts, nevērtējot, neizmantojot savu limbisko sistēmu, ja, kas tagad visu laiku vērtē, šis labi, šis slikti. Nē. Nav ne labi, ne slikti, vienkārši viss ir, un viss, kas ar mani notiek, ir normāli. Bet jautājums, vai es gribu savādāk pieredzēt kaut ko? Jo
Tad, kad es sāku uzdot jautājumus, kas man jādara, kur man jāpaskatās, kas man var palīdzēt, tur vienmēr būs darbības, aicinājums uz darbību, un tikai caur darbību fiziskajā realitātē mēs varam pārslēgties uz citu laika līniju, pieredzēt kaut kādus citādus notikumus. Jo, ja es tagad šobrīd jūs katrs apstāsies un paskatāties savā dzīvē, kas jums tagad būtu jādara? Jums būtu jārunā, jums būtu jārisina. Jums būtu jāsastopās ar kaut kādām lietām, ko jūs ilgi esat ignorējuši, ar kaut kādām savām sajūtām un emocijām. Un tā tieši arī ir atbildība. Un tajā brīdī, kad es pagriežos no sevis, tā ir nodevība. Ļoti vienkārši. Jeb atbildība un nodevība ir viens veselums. Bet sākumā es jums visiem gribu pateikt, ka jūs esat uz pareizā ceļa, tāpēc, ka es nevaru uzreiz kļūt atbildīgs. Sākumā man jābūt, sākumā man ir jānodod sevi, lai saprastu, kā tas ir, kad ir atbildība. Sākumā es pieredzu tumsu, tikai tad es pieredzu gaismu. Sākumā es esmu nosacīta slikts, tur vājš un nezinu kāds, tikai pēc tam es pieredzu spēku. Īsts spēks rodās no tā, ka es esmu iepazinis sevi vājumā. Un tas ir ļoti skaists process. Īsts, es īstā varu rasties tikai tad, kad es esmu entās reizes nodevusi sevi. Tā ir totālākā un tīrākā pieredze. Un nevajag sevi lūdzu šaustīt. Jābūt ar sevi, jāatbalsta, jo tiklīdz tu šausti sevi, tu atkal esi upuris, atkal sevi močī. Tā ir tā vecā programma. Jaunā programma ir, ka es esmu ar sevi jebkādu. Un kaut ko tur nepareizi padarīt. No, normāli, tāda es arī esmu. Kaut ko nokavēju, kaut ko izdarīju vai neizdarīju, tāda arī es mēdzu būt. Nu, bet ar mani viss ir kārtībā arī tajā procesā. Un tad, kad ar mani viss ir kārtībā tajā procesā, tad es esmu, un es esmu ar sevi, es sevi atbalstu, un es uzņemos atbildību par savām rīcībām. Nu, neko. Ja es kaut kam kaut ko izdaru sliktu, nosacīti, neapzināti, apzināti dažreiz gribās tur, norēģēt. Un jūtu pēc tam, kad, nevajadzēja. Tad es eju, uzņemos atbildību, jā, es to darīju, nevis slīkstu vainā un kaunā, jo tā atkal ir bērnu pozīcija. Jūs saprotat, tiklīdz jums ir vaina, tiklīdz jums ir kauns, jūs iestrēgstat atkal tajā veļas mašīnas ciklā. Bet tad, kad es uzņemos atbildību, labi, uzkāpu uz kājas, iešu atvainoties. Viss. Jo atbildība ir spēja izturēt sevi visādu. Spēja izturēt sevi vāju, spēcīgu, spēja atbalstīt sevi, spēja sevi motivēt, spēja pateikt nē un iet pretī citā, pretējā pusē nekā visi iet. Ja? Tam visam ir nepieciešama atbildība. Un tikai tad paliek atbildība kā izvēle un zināšana, ka es pats varu un spēju parūpēties par sevi. Jo tas ideālais punkts, uz kuru mēs tiecamies, arī ir tas, kad es pats atbildu par savu dzīvi un visiem procesiem, kas tajā notiek. Es uzņemos pilnīgu atbildību. Un es redzu, ka viss notiek, es esmu visi tie procesi. Jeb, lai kas ar mani notiktu, es tāpat tikšu galā. Tieši tā arī ir pieaugšana un kļūšana par sev par tādu stipru un gādīgu vecāku, kuru mums bieži vien nav bijis. Kurš tas vecāks, kurš vienmēr ir ar mani? Es esmu pats sev. Tas vecāks, kas vienmēr aizstāvēs mani, ja es kaut ko tur arī nobraukšu kaut kādā tur, dažreiz kaut kur aizdomājies, sajauc laikus aizē. Es vienmēr būšu sev blakus un teikšu, nākošais būs labāk. Neskatoties ne uz ko, un es neskatos ne uz vienu. Tā ir tieši atbildība, un tā arī ir tā neatkarība un brīvība, ko mēs visi meklējam. Apzināties to, ka jūs nevienam un nekam neesat parādā. Ne saviem vecākiem, ne priekšniekam, ne draugiem. Vienīgais parādnieks esi tu pats sev. Un tad arī ir tas laiks sev, dzirdēt sevi, sajust sevi, dot sev mirklī tas, kas man ir vajadzīgs. Un es šobrīd negribu būt šajā te webinārā. Es izslēdzos. Viss, es tā izlēmu. Un viss. Un arī ar to ir ok.
Jo ir jāsaprot, ka pats galvenais cilvēks savā dzīvē ir tu. Nav neviens cits, tikai tu. Un neviens cits arī nevar būt. Ja jums ir kaut kas cits, tātad bērni, vīri, mammas, tad jums priekšā ir liels darbs. Bet tas ir paveicams darbs. Atbildība nekad nav konstanta. Viņa vienmēr, jo es esmu vienā posmā, uzņemos atbildību, tad es nonāku citā posmā, jo mūsu uzdevums ir regulāri paplašināties. Un jo apzinātāks es esmu, jo lielāka mana atbildība un, protams, lielāka brīvība. Un atbildība ir par to, ka es spēju ietekmēt pasauli. Un man ir interesanti dzīvot. Man ir interesanti realizēt sevi. Bet, ja es sevi ielieku bļāviens kaut kādā darbā, kas man nepatīk, kā es varu sevi realizēt? Kā es varu zināt, ka īstenībā es varu adīt zeķes? Ja es sēžu darbā un mokos, cīnos tur, ka īstenībā man tas nepatīk. Atbildība ir dot sev brīvību un sekot sev, kaut gan tas bieži vien prātam nav loģiski. Bet jaunajā telpā prāts ir tavs palīgs. Viņš tevi nevada, tu vadi. Jebkur, kur jūs jūtat spriedzi, parāda sajūtu, tur nav atbildības, tur ir pienākumi. Un pienākums pienākumu pēc. Un tad sanāk, kad es saskaros ar tām bailēm, apzināt savas īstenās gribas. Jo vieglāk ir savākties, pienākumus apsolīties un atdot citiem savu atbildību par savu dzīvi. Sākumā ir jāsāk kontaktēt ar un skatīties savā šeit un tagad. Paskatieties, kas notiek jūsu realitātē, savā ikdienā. Kas ir tas, kas jūs neapmierina? Kur ir nepieciešama tava šobrīd uzmanība tavā realitātē? Tā jūs uzreiz sapratīsiet, kas tur ir. Kādas darbības var būt nepieciešamas, tad, kad es saprotu, ko man darīt? Uzreiz jums būs, un nevajag uzreiz. Saprotat, bieži vien problēma ir tajā, ka mēs gribam uzreiz atbildi. Pastaigājiet to atbildi, jautājumu. Pastaigājiet ar to jautājumu dienu, 2, 3, jums uzreiz būs atbildi. Un vairākas tās atbildes būs. Jo svarīgi ir darīt, runāt, pateikt, sākt, darbības vārds darīt. Un tikai tad sāks parādīties nākamie soļi. Jūs varat necerēt, ka jums tagad būs viss ceļš, visa flīžu fabrika saklāta. Nē, tā nebūs. Pa vienam solim. Es uzdodu, saprotu, ka kaut kas nesaprot, kaut kas man nepatīk. Saku, ko es gribu, sākumā ir jāsaprot priekš sevis. Ja? Ja es nesaprotu, ko es gribu, tad es tur varu uzdot jebkādus jautājumus. Jo virziena nav, kur es iešu. Un tad mēs sākam savām autoritātēm prasīt. Uzliekam uz kaut kā savu autoritāti, jo autoritātei tas ir visvieglākais. Tad es noņemu savu atbildību, atdodu tam, tas jau kaut ko zinās. Un nedodies, viņš pasaka ne tā, kā tur vajag, ja, man. Un tad jau viņš ir vainīgs, tad var arī vainot. Jo īstenībā vainas sajūta ir manī, bet es negribu kontaktēt ar šo vainas sajūtu pret sevi, tāpēc es uzlieku citu autoritāti, un tad es varu tur pieredzēt to vainīgo. Un tad viņš vainīgs, tad atkal es esmu balts un pūkaini. Jo tā ir liela drosme atzīt sevī autoritāti. Jo tas nozīmē, ka tavā dzīvē vairs nebūs vainīgo. Kurš ir gatavs dīlot ar šitādu te? Kad manā dzīvē vairs nav vainīgo. Tikai es pats sev esmu. Tur uzreiz, nē, šito spēli es nespēlēju. Tas pārāk sarežģīti. Jo bērni vienmēr meklēs vainīgo. Ja viņam kaut kas neapmierina, tad ir jāmeklē vainīgo. Un tur par vainīgiem var būt valsts priekšnieki, un visi pārējie vēl tur augstāk stāvošas personas, un mammas tēti arī, ja, ar to, ka viņi tā izaudzināja. Bērns vienmēr tieksies pēc vecā.
Un būt vecākam ir bailīgi priekš sevis, jo tad tev jāsastopas ar to savu sajūtu. Kā būtu, ja jūs uzliktu tādu iekšējo zināšanu, ka viss, ko es varu darīt, ir mācīties virzīties uz priekšu? Vienkārši es eju uz priekšu. Tev pat nav jāzina, kā, cikos, ar ko. Es vienkārši eju uz priekšu un kontaktēju ar sevi. Un tagad es piedāvāšu jums padomāt, kurā sfērā, kas ir tā sfēra, jo tur ir viena, varbūt arī visās, protams, bet viena kā signāla raķete tāda. Kas ir tā sfēra, kurā es sevi nododu? Un ar kādām sajūtām es negribu kontaktēt sevi? Ar kādu sevi es negribu kontaktēt, komunicēt tajā sfērā? Un kādam jau tur žoklis savilkās. No kā es bēgu? Un ja es uz brītiņu kaut vai uz sekundīti būtu atbildīgs, tad kāds būtu mans pirmais solis pretī sev tajā sfērā? Un šie jautājumi, jums visiem ir atbildes uz šiem jautājumiem, bet jautājums, vai jūs esat gatavi tur iet un pētīt? Un noteikti uz viņiem nevajag uzreiz atbildēt, bet caur sajūtu, izjust un paskatīties. Jo tiklīdz jūs sakat, es nezinu, man tas nav, tad tas jautājums priekš jums ir aizvērts. Un, nu, man vienalga, vai jūs iesiet un darbosieties un strādāsiet. Citiem arī ir vienalga. Vienīgais, kam nav vienalga, esi tu pats sev. Bet dažreiz mēs arī paliekam sev tik ļoti vienalga, kad man pāris klienti teikuši, nu, es gribu šo dzīvi tā kā ātrāk nodzīvot, lai nākošajā būtu savādāk. Un nākošās nebūs. Ja nu nākošās nebūs. Un tad sanāk, ka es šito dzīvi gribu kaut kā izvilkt, ja, jo kontaktēt tomēr es negribu ar šito te visu, ārpēc viss ir pārāk sarežģīti, un tad es atkal bēgu kaut kādā nākošajā dzīvē. Un kā jūs domājat? Kas būs nākošajā dzīvē, ja tāda būs? Reiz divi šis tevis. Kamēr netiks, kamēr tu neapstāsies un nesāksi tomēr pieredzēt sevi visādi. Un jā, kādā brīdī ir jāsaprot, un tā taisnība iekšējā, viņa ir pļāviens, cik viņa ir nepatīkama. Vai, cik viņa ir nepatīkama, tur ir, vai, nu man pašai arī. Jūs domājat, ka es tur visu zinu? Es tik redzu, šeit nodevu, šeit nodevu, šeit nodevu, bet atšķirībā varbūt no kāda, es piefiksēju to un vairs tā nedaru. Es mācos no savām kļūdām, un šeit arī, tāpēc mums arī ir tāds teiciens, mācīties var tikai no savām kļūdām, tas tā ir taisnība šajā gadījumā, jo, lai, saprotat, visu, ko es stāstu, es esmu pieredzējusi uz sevis, tā ir mana dzīve, tā es dzīvoju, un es nevaru savādāk. Bet tad, kad mēs stāstam tikai zināšanas, mums ir zināšanas, un es viņas neizmantoju, es viņas tikai translēju vai kaut ko par viņām runāju, bet es nedzīvoju tajā, tad tas nav iespējams. Nu, tā kā tev skapī ir skaista kleita, bet tu viņu nevelc, jo nav kur. Kāds tur, nu, un kas tur ir? Nav kontaktā ar kleitu, nav kontakta vispār, tev nav pieredzes. Jo šīs zināšanas arī šobrīd, kuras jūs tagad saņemat, šī informācija, jums ķermeņi rēģē, jūs pajūtat. Tur ir iekšējā dvēsele, viņas saka, aiziet. Un tāda bilde nāk, sēž tādās, tā kā karceros, jo to neviens neizdarīs jūsu vietā. Neviens.
Bet jums ir viss iespējamais. Ja iespējams ir viss, tad kāpēc tu tomēr turpini skatīties šajā te cietumā, savā kaut kādā no sfērām un ciest? Ja nu var neciest, ja nu var savādāk, tad ir jāzina, kā es gribu un jāsāk darīt. Vai jums ir kādi jautājumi šobrīd? Jo es tā varu runāt ļoti ilgi savās garajās izpausmēs. Kādas ir sajūtas? Ir kaut kāda, jo droši var tagad pieslēgties, izrunāt kaut ko. Varbūt ir kaut kāda pretestība, ko jūs runājāt. Nu, tā kā par to, ko es saku. Izmantojam iespēju. Jo, neskatoties, nu, šeit ir arī daudzi, ar kuriem es ikdienā iedarbojos, un jūs tāpat meklējat kaut ko. Un jautājums, kāpēc, nu, priekš sevis var atbildēt vai arī ierakstīt čatā, kāpēc es esmu šeit? Kāpēc es šobrīd esmu šeit? Jo iespēja jums būt da jebkur. Bet kāpēc es šobrīd esmu šeit? Kāpēc? Kas ir tas iemesls? Kāpēc es esmu šeit? Un šajā brīdī arī sāksies kontakts. Kaut kāds ar kaut kādu jūsu daļu. Un daži pat var neapzināties. Gribējās, bija impulss, nebija ko citu darīt, vai atkal pēc kārtējām zināšanām, kuras es neizmantošu. Bišķi atbrīvojās galviņas kapis, tur bišķi patīrījās. Vajag atkal. Kāpēc es esmu šeit? Kurš ir gatavs uzrakstīt čatā vismaz? Jo jūs jau tāpat meklējat kaut ko. Tad ko es meklēju? Meklēju iedvesmu rīkoties. Tu saņēmi iedvesmu rīkoties, Laima? Super. Ok, redzi, skaties, ja es saprotu, pēc kā es nāku, lūdzu, un arī turpmāk visos manos kursos un visos manos pasākumos tagad būs šis te jautājums. Kāpēc es esmu šeit? Jo tiklīdz jūs zinat, uzstādat savu šo uzdevumu, Laima saka, es gribu iedvesmu. Man vajag iedvesmu rīkoties. Super, tu viņu saņem, un tātad tu pilnīgi esi kontaktā ar sevi un saka, viss, iedvesmu ir, sajūtu, viss, ej un rīkojies. Pārējie, kāpēc jūs esat šeit? Godīgi, te jau nav, nu tā kā, ko tur slēpt? Varbūt var sākt, beidzot, no šī mirkļa vairs nemelot sev. Man bija impulss. Super. Impulss pieslēgties. Jā, skaties, impulss. Es sajūtu, bet ir iemesls, ko es meklēju savā dzīvē. Kāpēc es? Nu, tā kā meklēju, ok, impulss, es gribēju, bet aiz tās gribas es gribēju kaut ko. Nu, kur, piemēram, Laima saka, es gribēju iedvesmu man vajag. Tur ir kaut kas, atzinu sev, ka nododu sevi super, un tas ir pirmais solis. Paskatīties, tur bļāvis tas nav patīkami, bet ja es saprotu, viss ir slikti, nu, rekur, es nododu sevi, ok, es atzīstu, un tikai tād var sākt vispār parādīties iespējamības un variācijas. Iziet no tā, ja es gribu, jo kad es pietiek ar to, kad es nododu sevi, ok, bet tālāk, ko tad es gribu, kā tad es gribu? Lai sāktu kāpt ārā, tev ir jāsaprot, kur tu kāpsi. Jo var uz visādām, tu vēl vari, saprotu, ka nododu sevi, izdomāju, nu, vēl kaut kur pārāk garlaicīgi iešu vēl tad, izrakšu vēl kādu bedri, vai es tomēr iešu kaut kur citur, varbūt man kaut kas cits interesē. Uzrunāju tēmu, jo apzinos, ka nododu sevi regulāri. Super. Man ir radies jautājums un sapratu, ka šeit atradīšu atbildi. Tu atradi atbildi? Atradi? Super. Redzi? Un tāpēc es esmu šeit. Ja es nāku ar konkrētu mērķi, es viņu saņemu. Es viņu saņemu. Super. Pārējie. Ir kaut kādi jautājumi. Ja jums nav jautājumi, tad mēs dosimies baudīt brīnišķīgo trešdienu. Ja šodien ir.
Un pie reizes es ļoti gribētu uzaicināt jūs visus uz manu kursu, ja tā būs tāda darba grupa, visuma kods matērija. Kāpēc visuma kods? Tāpēc, ka tas ir viens no svarīgākajiem. Matērija vispār ir viens no svarīgākajiem pamatelementiem šeit, fiziskajā mūsu realitātē. Ja? Matērija mums ir ķermenis, matērija mums ir nauda, un arī matērija mums ir viss, ko mēs varam pataustīt. Un mums jau katram gribās vairāk un kaut ko, un ir lietas, kuras mēs nevaram ilgāku laiku sasniegt. Mēs noteikti ļoti daudz, būs 4 nodarbības, 4 online tikšanās, kurā mēs līdz pēdējiem strādāsim ar jūsu programmām, ar jūsu pārliecībām, un būs nereāli daudz atklāsmju, bet atklāsmes vienkārši zināšana dēļ iet tur nevajag. Ja jūs neesat gatavi darīt, jūs lūdzu tad kaut kur citur ejiet, jo nav, tāpēc, ka nav jēga piesārņot sevi un nedarīt, respektīvi es tikai ēdu, bet es neizdodu neko ārā, tas nodarīs lielāku skādi, jo kursā būs ļoti daudz enerģijas darīšanai, tāpēc, ka šobrīd es pat atrodos tādā posmā, tur, kur es eju uz paplašinājumu. Tā kā visi tie, kas grib savādāk, grib paplašināties, lūdzu, jums ir iespēja. Un, jāgatavojas nopietnam darbam. Jā. Tā, šonedēļ uzņēmos cita atbildība, tāpēc gribēju atbildības tēmā paskatīties dziļāk. Nu jā, un te ir tā, kad, ja tu uzņēmies atbildību par kaut ko, tad, un tu ar to kontaktē, tad ir ļoti vērtīgi, jo, skaties, tad, kad tu to pamani, tas jau ir ļoti daudz, un tur ir vai no es turpināšu to darīt, vai nu es drīkstu arī tā nedarīt. Un, lai mēs varētu uzņemt uz citu atbildību, ir jādod sava atbildība. Un tad ir jautājums, ko tu vari sev uzdot, kādā sfērā es atdevu savu atbildību. Un te būs tev ļoti liels atklājums. Nu, piemēram, es tur negribu skatīties attiecībās, tāpēc es visu laiku sēžu darbā. Visiem palīdzu, un visi var braukt uz manis, nokarināt kājiņas, un sēdēt. Tad man sāk spranda, tad es sēžu visu laiku pie masieriem. Sveiki, tas jau ir tie scenāriji, viņi ir ļoti līdzīgi visiem. Ļoti līdzīgi, ja. Bet īstenā problēma nosacīta ir to, ka es negribu vispār skatīties attiecībās. Tāpēc, tad, kad jūs pamanat, ka jūs uzņematies kāda cita atbildību, jūs varat uzreiz sev uzdot jautājumu, kur ir kur ir tā sfēra, kuras atdevu atbildību, kuras negribu skatīties savā dzīvē, protams. Vispār jūsu dzīve nav nekādas citas dzīves, tikai jūsu dzīve, ja. Nu, labi, tā kā jūs esat šodien klusētāja brigāde, ļoti labi pastrādājām, ņemat par labu, tiem, kam vajag iedvesmoties, iedvesmojās, drosmi darīt, un tie, kas skatīsies, lūdzu, YouTube, liekam arī atgrieznisko saiti, forši būtu, ja jūs arī pakomentētu enerģijas apmaiņai, ja, šobrīd visi tie, kas ir malači. Nu, tad jau tiekamies, ar dažiem mēs jau atkal jau rīt tiekamies, jā, bet, pārējiem kaut kur tuvākajā laikā. Labi, atā visiem, lai čau, un tad lai foršs vakars atā.